Pa Jāni Bāru kā pa cilvēku. Varbūt man mazāk par to izteikties, mazāk tas tiešais kontakts ir bijis ar viņu, bet tas, ko mēs esam novērojuši savā darbā, ka viņš ir prasīgs. Un viņš ir ļoti, ļoti precīzs, un viņš prasa precizitāti arī no visiem citiem. Vai nu jā, vai nē, lai viss būtu savās vietās, un viss būtu skaidrs un saprotams. Arī tiem, kas nāk strādāt, pēc tevis, jā, ņems to dokumentu rokās, kartiņu, vēsturi, lasīs un skatīsies. Tā ir precizitāte. Otra lieta, viņš mēdz parūdīt cilvēkus, pārbaudīt, nezinu. Un trešais, es teiktu, droši vien tas ir taisnīgums, kas viņam piemīt lietās, jā. Vēl kas doktorim Bāram piemīt, tā ir humora izjūta. Un visai specifiska humora izjūta. Tad, kad es sāku strādāt prenatālajā diagnostikā, es ļoti baidījos no viņa, jo mums bija viss kaut kas sastāstīts, cik viņš ir šerps, cik viņš ir prasīgs, un es domāju, kā būs mums strādāt. Un tad pienāca pirmā diena, kad bija jāiet līdz ar viņu uz operāciju zāli, bet doktors Bārs, viņš ļoti lēnām, ļoti prātīgi stāstīja, rādīja, kas viņam tagad ir vajadzīgs, ko viņam vajag tagad padot. Un es viņam arī nebaidījos pateikt, ka man ir ļoti bailes. Viņš teica, nevajag baidīties, klausieties, ko es jums saku, un viss mums notiksies. Tad īstenībā, lai cik viņš ir šerps, cik viņš ir bargs, pie viņa var aiziet un izraudāties. Un viņš būs tas, kas arī sadzirdēs. Īstenībā ļoti līdzīgi. Es doktoru Bāru pazīstu kopš 99. gada, kad es kā 6. kursa studenta atnācu volontēt uz prenatālās diagnostikas nodaļu. Un viņš nav mainījies kopš tiem gadiem. Viņš joprojām skrien, visu laiku rūpējās par saviem pacientiem. Viņš ir zināmā mērā perfekcionists, ar kuru nevienmēr ir viegli sadzīvot viņu kolēģiem. Un ja kaut kas nenotiek tā, kā viņš uzskata, ka tā ir pareizi, tad tā mēdz būt problēma. Bet viņš vienmēr rūpējās tā, kā pacientam būtu labāk. Doktors Bārs ieviesa prenatālās diagnostikas izmeklējumus, diagnostisko amniocentēzi, viņš taisīja sonogrāfijas, tad, kad sonogrāfija bija tāda maza zaļa bultiņa ekrānā, un, lai varētu veikt ultrasonogrāfiju, grūtniecības nācās sūtīt uz Maskavu. Arī tāda laika bija. Viņš ir arī tas cilvēks, kurš visvairāk amniocentēžu Latvijā ir veicis, tagad melošu, apmēram ap 14,000 šiem gadiem. Tā kā pieredze viņam ir liela, un mēdzu teikt pacientiem, kurš ir ļoti nobijušās, kad viņām ir jāiet tagad uz tādu nepatīkamu procedūru. Es saku, doktors Bārs varbūt nav pats laipnākais cilvēks pasaulē, bet viņam ir ļoti labas rokas. Un tajā brīdī viņš sāk smaidīt un saka, lai viņš kliedz uz mani vai dara, ko grib, ka tikai labi paņem. Un par to tā kā tiešām nav sūdzējusies neviena sieviete. Doktor Bār, mēs ar jums lepojamies. Jūs to sen bijāt pelnījis. Paldies, apsveicam!